Pēc Joņa Pļoņa aizīšanas par Dricanu draudzes prāvestu īcēļa baznīckungu Aloizu Kaļvi, kurš jau Tilžā 1920.–25. gadā bija izceļs Kokorevas jeb Tilžas baznīcu. Jis energiski čērēs pi gunsgrākā cītušos plebanējas atjaunošanas. Lelūs saimistēbas kormu ceļšana prasēja lelūs leidzekļus, dēļ to katrā svātā mišā skaniejuši aicinojumi zīdot. Ceļtnīkiem samaksota bija tikai daļa naudas, porējo summa īdūta vekseļūs. Vekseļu daļu tad bija jāatmaksāja nokušīm prāvestim. Jis arī ir nūpierts krusta ceļa bildis Uzulkūka ramūks. Tautā saukts par Kaļveiti, bet popularitāte nav īmantos uzstojīgos naudas prasīšanas dēļ. Pēc baznīckunga Kaļvis pie mums kolpoja baznīckungs Locāns, un jo laikā tika īstatīta šai aleja Monsignora Nikodema Rancāna pīmiņai. Prāvests Locāns te nūkolpoja tikai 7 mēneši, tūtīs prāvests Alberts Uljans vasalus 25 gadus. 1937. gadā Dricani tika pie varganista mojas, kurā dzeivoja to laika varganists Mikiļs Laizans, bet otrā golā bija posts un telefona centraļa. 1937. gadā baznīcas dorzā izvietēja Latgaļas skolotoju centrālbiedrības saglabātu pīmiņas ploksni baronam Gustavam Manteifelam. Baznīcā prāvests īvilka elektreibu, bet leloku remontu nebija. Ļoti bija pīsardzīgs padomju laikā, jo omota broļus taču izsūtēja. Tautā runoja, ka vecums ir skūpums īt rūku rūkā. Diemžēl baznīca un plebanēja, jo kolpošanas beigos bija ļoti biedīgā stāvoklī. 77 gadus vecajam prāvestam goreigo priekšnīcība sūtēja palīgus. Vispirms prāvestu Jezupu Lempu Āri 5 mēneši, tad Stanislavu Mukānu, kurš tas bija 2 gadi, tad Joni Strodu arī 2 gadi, bet neviens ar vecu prāvestu nevarēja sazastrodot.